padomiem. Jūs esiet jūsu 12. klasē, ja 11. ja 10. un jūs domājat studēt medicīnu. Kas ir tas, ko jūs darītu? Ja kāds grib par ķirurgu iet, aiziet uz Cēsu slimnīcu, pastāviet operācijas zālē. Vienkārši pastāviet, uzprasiet. Ja vajag, mēs varam sarunāt. Ja? Tad arī, ja jūs gribat būt par farmakologu, farmacētu, ja, tad ir tādas lietas, ko mēs tā kā ikdienā nesaprotam. Ja? Ir farmacēti un farmakologi. Farmacēti ir tie, kas vairāk strādā aptiekās, un farmakologi tie, kas izdomā jaunas zāles. Ja? Tad, ja jūs gribat strādāt aptiekās, aiziet uz to aptieku, paprasiet, vai drīkst pabūt 3 stundas aiz letes un paskatīties. Tagad ir tā ēna programma, es nezinu, vai jums skolā ir tā ēna programma, ja, kad jūs varat tur aiziet kādam noēnot, es nezinu. Bet paēnoties, ja tur aptiekā vai tāpat arī citās profesijās. Ja? Tad jebkurā profesijā, ko jūs esat izvēlējušies, neiet draugiem līdzi. Jums ir jābūt savai galvai, pakonsultējieties ar kādiem citiem cilvēkiem, skolotāji, varbūt kādu no radiniekiem, un pamēģiniet to profesiju, jo tas ir tas vislabākais. Jo pēc tam, kad tu esi izmācījies to 6 gadus, pēc tam vēl 6 rezidentūrā, un tu atklāji to, ka tomēr tas tev nav tas mīļākais, tā ir sāp, bet tieši tam cilvēkam, kas 12 gadus ir izlietojis, varbūt arī viņš ir laimīgs tādēļ, ka viņš ir daudz ko iemācījis. Tā kā izmēģināt, ja jūs esat izvēlējušies profesiju, un es domāju, ka jūs necēlāt rokas, bet īstenībā jūsu galvās ir kaut kāda ideja, ko jūs gribat darīt, jo noteikti varbūt jums ir pārāk daudz idejas, ko darīt, un jums kaut kas jāmet ir nost, bet jums šī cikla laikā būs iespēja aprunāties ne tikai ar mediķiem, bet arī ar pārējiem profesiju pārstāvjiem. Tā kā pamēģiniet. Mans tas viens no padomiem ir tāds, ir jāpamēģina pirms tu dodies tajā virzienā. Paldies! Man liekas, ka mēs arī esam savu darbu gandrīz izdarījuši. Jā, Daini par šīm lietām. Kaspars jau lielākoties pateica. Es varu paplašināt to, ka ja kāds vēlās medicīnā kaut ko paturēt, pamēģināt, paskatīties, tad es droši vien varētu piedāvāt pilnīgi jebkurā specialitātē Stradiņas slimnīcā pavadīt 1 dienu, kur jūs gribat, nezinu, kas grib pat anatomijā vai pat anatomijā, kas grib ķirurģijā, to mēs varam ķirurģijas zālē iesēdināt vai jebkurā terapijas nozarē. Tad faktiski to gan droši tad vienkārši jāsarunā. Caur Cēsnieku klubu droši vien to kontaktu. Visvieglāk caur Cēsnieku klubu vai vienkārši uzrakstīt e-pastu, šausmīgi viegli, dainis.krieviņš@stradiņa.lv, un es apsolu, ka 1 dienu jūs varēsiet dzīvoties ar ārstiem vai mediķiem pilnīgi kurā specialitātē, kur jūs gribat. Padoms ir gan tas, ka būt ļoti ambicioziem tajā lietā, ko jūs gribat izdarīt. Pilnīgi vienalga. Ja jums ir funktieris, un galvenais tas funktieris ir, atskaitot tabakas smēķēšanu pāri, jo visu esat ambiciozi. Tabakas smēķēšanu, es nerunāju par citām smēķēšanu, tabakas smēķēšanu. Tās atkal ir nianses, kuras uztver tikai profesionāli. Un vēl varbūt viena lieta tāda, ka sapņiem ir jābūt. Ja? Tad sapņiem ir jābūt lielākiem nekā mēs varbūt kādreiz tos varam arī realizēt. Ja? Un tāds krievu valodas ir tāds labs teiciens, ja sapņiem ir jāpārkur. Ja? Tad līdz ar to esiet sapņotāji, ja? Tad tas arī tāds zelta padoms. Jo tikai tad jūs varēsiet izdarīt vairāk. Ja jūs sapņosiet mazāk, ja? Tad tas nozīmē varbūt tādiem biznesa vārdiem mērķiem vienmēr ir jābūt lielākiem nekā mēs viņus varam sasniegt. Ja? Tad sapņojiet, un jums izdosies. Arī par ķirurgiem kļūsiet, arī par visiem pārējiem speciālistiem, par skolotājiem, ko vien gribēsiet, jūs kļūsiet. Tas ir jādara, un protams, ir jāiegūt arī darbs, ja? Un bez darba un bez zināšanām šodien mēs nekur uz priekšu netiksim. Un nebaidieties jautāt. Jā. Atšķirībā tas gan, jo jums bija jābūt 1000 jautājumiem, mums nevajadzēja ļaut kaut ko atbildēt. To gan es jums ieteiktu. Jums vajag būt pilnīgi drošākiem, ja? Neuztraukties, tas sēž skolotāji vai nesēž skolotāji. Ja? Viņi jau tāpat ir droši vien, jau zina, cik katrs no jums ir gudrs, jūs ir gudrāk, bet uzdot jautājumus, un to gan. Es pilnīgi vienalga strīdēties pretī jums savas domas, kuras ir pamatotas, ja? Un būt drošākiem. Un papildinot Daini, tad varbūt tāds pie trešā, ja, tad jautāja uzdrošināties darīt lietas.
Un tas ir tas, kas varbūt Latvijā dzīvojušiem iedzīvotājiem, lai arī mēs izskatāmies diezgan tādi ziemeļnieciski. Un ja mūs salaist vienā telpā kaut kādiem tiem, kas tur dzīvo dienvidos, grieķiem vai gruzīniem, mums būtu, teiksim, pusi zāli uzdot jautājumus un pusi nē, bet mums ir jāuzdrošinās, jo tikai tā mēs varam būt labākā pārējie. Ja mēs neparādīsim savu zināšanas, ja mēs neparādīsim savus mērķus, tad tie visi paliks tikai mums, tikai pie jums. Ja? Mums ir jāmāk uzdrošināties un parādīt, cik mēs esam labi. Un, diemžēl, šajā lietā mēs neesam tie labākie. Un, es domāju, ka mēs cenšamies ar Dainu to darīt, bet jums ir jābūt labākiem par mums, lai parādītu to, ko jūs varat.